sajūtas ir tas, ko cilvēks meklē Dacas lielās glezniecībā. Tie darbi, tā glezniecība pati par sevi runā. Ne jau tas attēlotais motīvs, ne jau tas dabas fragments, ja? Bet tieši tās sajūtas. 1% talanta, 99% darba. Runājot par Dacas lielas mākslu, kādēļ tā bija tik nozīmīga, kādēļ un joprojām ir nozīmīga. Tā bez šaubām ir viņas perfekti apgūta klasiskas mākslas, kas ir balstīta renesanses mākslas sasniegumos, glezniecības un zīmēšanas tehnika, ko viņa perfekti pārvalda un kas viņai nesagādā absolūti nekādas šķiet tehniskas grūtības. Un bērnībā man vislabāk impresionisms patika, bet pēc tam agrā renesans, tad tādi autori kā, protams, Caravaggio un Vermeers un Velázquez un Tēners. Viņa bija šī, ja tā var teikt, latviešu jauna Viļņa glezniecības grupas sastāv līdere, kas veidoja jaunu skolu. Tagad mēs gājām skolā, viss skolotājs teica 1% talanta, 99% darba, bet es domāju, tas ir tā ļoti korekti pateikts pret skolniekiem, bet īstenībā ir būtu ļoti labi, ja būtu otrādi. Patiesībā viņas rakstura svarīgākā iezīme ir vienmēr uzvarēt. Un viņa vienmēr to ir varējusi realizēt visās jomās. Par to liecina arī tas, ka pēc akadēmijas viņa bija uzņemta ļoti prestižā Eduarda Kalniņa meistardarbnīca. Tas nebija tik vienkārši un bija liela konkurence, un meistars ārkārtīgi rūpīgi izvēlējās savus audzēkņus meistardarbnīcai. Es domāju, tomēr par gleznotāju nevar kļūt jebkurš, tas ir arī pilnīgi skaidrs. Un, teiksim, izkrāsot zīmējums nav glezniecība, un arī kaut kas nebūtu krāsains arī nav glezniecība. Jā, tur ir liela atšķirība. Tomēr, ja to var kaut kā atšķirt un novērtēt un saprast, kas ir tas, jā, tad jā. Bet viņa tā kā Monet glezno gaismu un glezno dziļumu. Viņai brīžiem, man liekas, pat nav svarīgi, teiksim, tas motīvs, kas ir izvēlēts gleznošanai, bet tieši, teiksim, tās gaismas glezniecība. Jo gaismu gleznojot, viņi rada telpu un viņi rada arī šo laika izjūtu. Glezniecība tā ir tāda vizuālā valoda, ko visu mūžu mācies. Un tad vien tur nāk un nāk lēt un ir atklājumi. Viss, tā ir tāda ļoti sarežģīta valoda. Pašā laikā viņai nav nekādu robežu, teiksim. Dacas slava no citiem jau ļoti pieredzējušiem atzītiem māksliniekiem bija pelēkās krāsas karaliene, un tāda viņa tiešām bija. Es citēju Romi Bēmu šajā gadījumā. Un tonālas glezniecības meistare. Šādi tituli bija iegūti jau
ļoti agrā viņas karjeras agrīnā stadijā. Un tā tas arī turpinājās. Viņa piedalījās ārkārtīgi nozīmīgās izstādēs, vienmēr varēja reprezentēt Latviju ārzemēs. Šeit var minēt gan latviešu avangārdu izstādi Berlīnē, Ķīlē un izstādi posttradicionalisms Maskavā. Un var minēt vēl, un šī biogrāfija ir ļoti bagāta, tā vienmēr bija saistīta ar lielu konkurenci. Un, protams, par to var liecināt arī 84. gada iegūta zelta medaļa Parīzes pavasara mākslas starptautiskajā salonā. To, ka Dace ir laba gleznotāja, to jau es zināju 80. gados, tikko viņa beidza mākslas akadēmiju. Bija zināms, ka viņa ir īpaši talantīga. Un to viņa aicināja piedalīties dažādās izstādēs, un viņa saņēma arī augstu atzinīgu novērtējumu. Bet tā 2005. gada izstāde, tā parādīja, ka Dace lielā praktiski var uzgleznot visu. Nē, es nekad neesmu nekādos žanra rāmjos turējusies. Man tā nav. No ainava un klusā daba man visu laiku bija kaut kas tāds. Man tiešām tas žanri kā tāda atsevišķi nešķiet, ka tā būtu. Pie viņiem jāturās, man bijuši, teiksim, klusās dabas, bet viņas bijušas tā kā ainavā. Arī man figurālie darbi, tur arī vienmēr kaut kāda ainava bijusi pārsvarā fonā, jā, bet vienkārši kaut kādas pēdējos 10 gadus, laikam, nekādas neesmu tādas figurālas darbas taisījusi, jā. Nav figūra, bet tāpēc laikam ainavas. Viņas pēdējā laika izstāde, kur ir notikusi atteikšanās no figurālas glezniecības savā ziņā, un ko mēs pārsteigti ieraugām kā tīru ainavu. Man ir jāsaka, ka tas ceļš uz šo ainavu, tas pavērsiens, manuprāt, nav noticis vienā brīdī, jo ainavas izpēte ir notikusi vienmēr. Viņa vienmēr to nodarbojusi, vienmēr to ir pētījusi, un tāpēc viņa to var tik perfekti pasniegt. Un tie viņas skopi, triepieni, ļoti asketiskie līdzekļi, ko viņa vienmēr izvēlās, lai pasniegt kādu tēlu. Viņi tiešām sniedz ļoti dziļu, ļoti pārliecinošu iespaidu. Dace glezno dabu. Nekad es viņu negribētu nosaukt un arī nevarētu nosaukt par ainavu gleznotāju. Jo tas to pavisam savādāk. Teiksim, tur tiek komponēta šī ainava, bet tagad viņi sameklē it kā sev vajadzīgo un tomēr it kā nejauši atrast to dabas stūri. Un tieši šie dabas gleznojumi, manuprāt, parāda to viņas ļoti augsto profesionalitāti. Man mērķis nav iemūžināt momentu, tas būtu tā kaut kā savādāk, es domāju. Bet, protams, ka tā ir kaut kāda viens gada laiks, viena kaut tāda laika apstākļi, bet es domāju, ka tas jau atkārtojas cik pa laikam. Es esmu runājis arī ar profesionāļiem par to, kā Dace to rezultātu sasniedz. Ja? Jo man tur, kā es teicu, tas moments ar to viņas ļoti brīvo, ekspresīvo attieksmi pret to audekla virsmu un to rezultātu, kas ir tas visīstākais realisms. Man Kaspars Zariņš saka, saprot, tur nav nekāda skaidrojuma. Tā ir vienkārši meistarība, tas ir augsts profesionālais līmenis. Nav nekādas gammas, krāsas, pie kurām es tā pieturētos. Nē, man ir svarīgi tas tēls, un attiecīgi tam ir, protams, noteikti noskaņa un ir
noteiktas krāsas un tā, bet nav nekas tāds, pie kā es tādu speciāli turētos. Es negribu teikt, ka es kaut ko vispār par krāsām runāt, jo principā, kad es gleznoju, tam arī svarīgi gaisma. Vienalga, vai tā ir apmākusies diena, vai saulaina, tā ir gaisma, pretgaisma vai krēsla, bet tā ir gaisma. Un tam ir tā nozīme. Jā. 90. gados, tad, kad kaut kur rietumos savus darbus, vai viņi bija izstādīti, vai kādu redzēja, viņi vienkārši skatījās un brīnījās. Viņi tiešām ir cilvēki gadiem ilgi neko tādu nebija redzējuši. Viņi brīnījās un tieši tur prasīja, kur jūs mācījāties, kur jūs mācījāties. Man likās, tāds šoks, kā, nē, pie viņiem tas ir sen. Viņi skatījās uz vienu darbu, man liekas, tas bija tā kā mežā, tur divas sēņotājs. Vai tas tā kā pasakā? Ja sliktu gleznu noreproducē, viņi parasti izskatās reproducijā labāk, bet labu gleznu noreproducē, un viņi ļoti daudz zaudē. Es domāju, tas man tiešām tā kā tāda apliecina to, ko es visu laiku domāju par Dacas glezniecību. Man pat ir bail, es skatos pētu, tās fotogrāfijas, un es jūtu, ka tur, teiksim, tā elpa, tā pulsācija, kas ir tanī glezniecībā iekšā, no fotogrāfijā viņa vienkārši ir pazudusi. Teiksim, tās jūras, ko es esmu gleznojis, viņas bieži vien ir tā kā ne no krasta, bet tā kā braucot, teiksim, ar, es nezinu, vienalga kuģi vai ko. Un kādreiz tēvam bija jahta, un es diezgan daudz pa vasarām tomēr būrāju pa jūru. Un es labi zinu to sajūtu, jo man uz jahtas pilnīgi un galīgi neko nepatīk darīt. Es tur parasti lasīju grāmatu un dienām sēdēju un skatījos arī tad, kad neredzu krastu nekur, jā, tādas. Tā sajūta man ir diezgan zināma, jā. Viņa varēja parādīt jūras, kas ir bijušas absolūti fragmentētas. Tas, ko mēs redzam arī būdami jūrmalā, tad, kad tu redz tikai ūdeni, horizontu, un tas ir viss dažādās noskaņās. Un ir zināmi arī Dacas lielas darbi, kas ir sniedz jau tādu metafizisku sajūtu. Piemēram, slavenais Daugavā ar tiltu dzelzceļu, ko mēs zinām, vai arī pie Dzintara jūras slavens darbs, kas atrada savu vietu Māra Gaļa premjerēšanas laikā, ministru kabinetā, un joprojām tur ir ieraugams. Starp citu, šī glezna pie Dzintara jūra ir tapusi pēc ļoti smagas traģēdijas. Tas ir kuģa Estonija bojā ejas, un tas noskaņas nebija tik rožains. Apsveicam, tādēļ ir drosme ielikt šo darbu pietiekami oficiāla interjerā un parādīt, ka māksla arī oficiālās iestādē ne obligāti jāpauž ir kaut kas pseido-optimistisks. Es domāju, tā būtu fantastiska izstāde, kurā būtu eksponēts tikai un vienīgi Dacas lielās gleznotās jūras, jo, var teikt, motīvs atkārtojās. Bet katra jūra ir ar pilnīgi citu noskaņu. Viņa vienkārši arī ļoti, ļoti gribēdama nevarētu atkārtot tieši tādu pašu glezniecību. Ir gaišas, sudrabainas, mirdzošas šīs jūras virsmas, ir vakara gaismās. Proti, visas iespējamās noskaņas gan dabā, gan cilvēka dzīvē ir atrodamas šajos jūras gleznojumos.
idejas tomēr nāk no reālās dzīves. Vienkārši man patīk vērot, staigāt, skatīties, un tad viņas kaut kā pēkšņi. Un tad ilgi viņi jāpadomā, un tad, jā, kad tas tēls tā nobriedis, tad es arī gleznoju. Bet tā, ka es pilnīgi tā sēdētu mājās un domātu, ko lai tagad glezno, man tā nekad nav bijis, man vienmēr ir to ideju vairāk nekā izdara. Un ir tādas, kas man 20 gadus vēl, viņas man ir galvā, bet es neesmu to izdarījusi. Un dažas ir bijušas tādas, ka man liekas, paldies Dievam, ka neizdarīju to. Dace arī ļoti daudz ir gleznojusi dzīvnieks. Viņa ir cilvēks, kas nopietni ir aizrāvies ar dzīvnieku pasauli, ar viņu dabu. Dzīvnieki vienmēr viņai ir apkārt, tie var būt suņi, zirgi. Un tas dabas noskaņas līdz ar to viņa ļoti smalki vienmēr ir izpētījusi. Nakts dabā ļoti tumšas gleznas, kas šķiet, ka tur gandrīz nekas nav ieraugams, bet tas sajūtas ir. Un tas ir daba dažādos gada laikos, ziemā un vasarā, un tas viss ir ļoti izpētīts un ļoti pārliecinoši pasniegts. Dace ir tas gleznotājs, kurš ir jābauda izstādē, tieši kontaktā ar viņas mākslu, jo, ja darbs tiek reproducēts, viņš nekad vairs neatstāja to iespaidu, kāds ir oriģināls. Glezniecība, jā, es nezinu. Jā, tikai glezniecība faktiski. No vispārējās negribu neko citu. Tāpat tā glezniecība ir pietiekama. Bet man tas darba process pats par sevi, tas nav tā, ka es, teiksim, tur ģībtu dēļ tā visa. Man tiešām vairāk interesē izdomāt, jā, tas, kas man ir tas tēls galvā un rezultāts. Krāsa uz audekla vēl nav glezniecība. Tāpat kā troksnis nav mūzika. Un esmu kādreiz lasījusi, ka nevajag nekad glezniecības salīdzināt ar mūziku, ka tas ir kaut kas pilnīgi cits. Un tomēr Daces glezniecība ir ļoti tuvu mūzikai. Mēs zinām, ka ir 7 notis un ir 7 krāsas, ja, bet ir radīta tik daudz ģeniāla mūzika un arī laba glezniecība. Varbūt ne tik daudz un īpaši šodien tā ir arvien retāka parādība. Bet Daci tajā visā var uzskatīt par tādu brīnumu, jo viņa ļoti lielu vērību pievērš tieši tai formālajai pusē, novedot to līdz tādai virtuozitātei. Šis ir mazs zīmējums, kas ir tapis 66. gadā ar brīnišķīgu tekstu, kas ir atslēgā Daces lielas mākslinieces raksturojumu. Šeit viņa raksta: gleznotāji patiesībā visas lietas atdzīvina. Man šķiet, ka labāk pateikt ir grūti, jo visu lietu atdzīvināšana, tas arī ir tas, ko viņa ir darījusi.